Tagad atpakaļ es nāku, atkal savā tēvu zemē. Ak, nekur jau nav tik labi, tā kā mīļās tēvu mājās. Ja vien fašistu lodes nebūtu uz mūžu apklusinājušas šos 22 cīnītājus, droši vien viņi atgrieztos brīvajā padomju Latvijā tieši ar šiem Raiņa vārdiem. Bet ko lai dara, ja visi spēki jau atdoti svētajai lietai, un otra mūža nava? Šodien brāļu kapu klēpis svinīgi uzņem viņu pīšļus, kas pārvesti dzimtenē no lielo cīņu vietām. Revolūcijas šūpulī Ļeņingradā aizdegtā mūžīgās uguns dzirksts tagad iekvēlojusies arī brāļu kapos. Tikpat gaiši cīnītāju piemiņa vienmēr degs latviešu tautas sirdī. Mūžīga slava varoņiem!